Esiet sveicināti Latraps mācās 7. epizodē. Šodienas tēma – zirņi. Dosimies pie diviem lauksaimniekiem, gūt pieredzi un mācīsimies kopā audzēt šo te jauno nākotnes kultūra augu zirņi. Dosimies pie Aivara Cimermaņa, kam ir pieredze zirņus audzēt, un pie Jāņa Bartaševica, kas zirņus šogad audzē pirmo reizi. Dodamies! Esam Zemnieks saimnieks pie Dāvida, pie Jāņa, iepazīties nedaudz saimniecību un gūt pieredzi par zirņu audzēšanu. Bet Jāni, īsti pastāsti, cik zirņi sen ir tavā saimniecībā? Jā, zirņi galīgi nav sen. Zirņi ir pirmo gadu. Kāpēc? Visticamāk, dēļ tā, ka tas ir tauriņziedes, un pirms tam bija pupas. Pupas īsti nepatika. Pupām bija sekojošā problēma, ka man nepatika vēlā kulšana, beigās parādījās arī sēkgrauži. Pētīju, ko es vēl varu darīt sakarā ar tauriņziežiem. Un ilgi briedu, nobriedu uz zirņiem. Kāpēc zirņi? Pirmām kārtām zirņus es atradu cerams kā labu fitosanitāru savā, jo man ir šausmīgi. Man pašam nepatīk mans graudaugu īpatsvars manos sējumos. Tad es lieku iekšā zirņus kā fitosanitāru. Otra lieta, kas man ļoti svarīga ir, kas man nepatīk pupās, tā vēlāk kulšana. Zirņi super. Skatos tagad zirņi tūlītās, kur katru dienu kulsim, citi jau kuļ, izcili, man tas der. Kāpēc man tas der? Es pēc tam varu gatavot ziemājiem laukus, sēt iekšā ziemas miežus, man tas ir ļoti svarīgi. Trešā, tā, ko visi uzsver un runā, ir šī slāpekļa piesaiste. Ar cerību, ka man zirņi atstās tiešām perfektu augsni ziemas miežiem. Tā lielākā cerība. Pupas to izdarīja. Kāpēc, lai zirņi to neizdarītu? Visticamāk, tā arī būs. Es vienkārši ļoti piesardzīgs, esmu pieticīgs tādā ziņā, bet tāda man tā cerība ir. Parasti tie pozitīvie stāsti tā mazāk līdz par zirņiem, bet diezgan daudz to visādu to negadījumu un nevar nokult veldre un nav ražas un cena nav un ekonomika nekāda, bet vai šādi tie mīti tevi bišķi nelika domāt, varbūt? Nedaudz, varbūt, jo tie mīti tiešām ir daudz un daudz par to runā. Man ir savādāk nedaudz. Es pirms 11, jau krietniem 11 gadiem, arī šis pats stāsts bija man par ziemas miežiem. Jāni, neaudzē ziemas miežas, izsals, nav šķirnes, nekām nedara, vispār neviens apskaties, neviens neaudzē. Es sāku audzēt, tie 11 gadi, jau vairāk kā 15 gadi, vēl nevienu gadu neesmu izlaidis ziemas miežas. Man sanāk, tu pamēģini sākumā, 1. gadu, 2. gadu, 3. iemācies, super, sanāk, klimats mainās, šķirnes mainās, viss mainās, atrod pareizo pieeju, un tā lieta aiziet. Es domāju, kāpēc, lai nebūtu ar zirņiem tā, jo šobrīd izskatās labi. Protams, šobrīd izskatās labi. Arī līdz šim brīdim es teiktu, ka man viss tā kā ir paticis. Ir, protams, redzēsim uz lauku tur kaut kādas lietas, bet kopumā jā. Kā tev šķiet, kāda ir galvenie izaicinājumi zirņu audzēšanā? Tagad spriežot jau, kad pirmā sezona būs pagājusi. Jā, ir tā, ka iesēju zirņus. Pirmais bija baža par to, kas būs ar meža zvēriem. Tur man tiešām es dzīvoju tādā tā kā oāzē, visur riņķī meži zvēri nāk uz jebkuru kultūra augu. Bet, kā mēs zinām, 10. daļa ir jāatstāj. Tā kā es par to nekreņķējos, kaut kāda daļa aizies, bet jā. Runājot par tiem izaicinājumiem, tad jā, galvenos šobrīd tas pat tā kulšana būs tāds, liekas, ka var būt izaicinājums. Varbūt viss aizies. Tad tevī klausoties, zirņos ir nākotne? Jā, zirņos noteikti ir nākotne. Es nešaubos par to, jo tīri dēļ tās augu maiņas es ļoti esmu priecīgs par to. Izskatās lauks tīrs, tā kā līdz šim man bija, kad man auga vasaras
kvieši, pēc vasaras kviešiem nāca ziemesmieži. Pēc vasaras kviešiem ziemesmiežus iesēt ir diezgan liela ķēpa. Šobrīd, uzejot uz lauku, skaties, tas lauks tāds, kad būs daudz vienkāršāk iesēt. Protams, cīnīties arī vasaras kvieši, pēc tam ziemas kviešos rudeni nedaudz maisas aug, tas tā kā tepiķis, un, nu, kamēr izsalst, šobrīd, es domāju, es esmu ļoti patreiz saviņots, redzēs, kā būs pēc nokošanas. Latraps mācās zirņus audzēt, arī mēs mācāmies. Un aizbraucam uz tavu lauku un paskatāmies un kopā paspriežam, ko darīt un parāda, kā sanāca. Dodamies. Super, braucam! Nu, es nezinu, jā, iesācēja veiksmi vai kā, viena no labākajām ziņām, ka šogad redzēti. Nu, tad pastāsti, ko tu darīji, lai viņi tik labi izskatītos? Cik tu daudz strādāji pie tā? Īsi varbūt tādu agrotehnisko stāstu šim laukam. Nu, pavisam vienkārši. Nu, palasīju grāmatu, cik palasīju arī joks, daudz ko jau zināju. Nu, rudenī uzarts, kas tur tomēr laikam ir svarīgi visiem pākšaugiem, tīri dēļ, lai būtu irdena zeme, lai tev saknēs, tomēr es spiedu uz to, kad ir gumiņu baktērijas, tomēr, lai būtu gumiņu baktērijas, tev jābūt kaut kādai gaisa apmaiņai, jābūt uzrušinātam laukam, rudenī uzaru. Es pavasarī atkarībā no situācijas vienkārši vienreiz nobraucu ar kompaktoru un sēju iekšā. Sēju pavisam vienkārši, 80 augi, kas varbūt, sēklas ir 80 sēklas, kas varbūt citreiz liekas par maz, citreiz par, ne par daudz, laikam tomēr nevienam neliksies tas, bet, mēģināju to, palasīju literatūru, sapratu, ka varu mēģināt arī tā, kopā ar sējumašīnu iestrādāju arī kompleksos minerālu mēslus, arī ar sēru, zinot, ka tomēr tas sērs arī ir nepieciešams. Aizmirsu pieminēt, arī iepriekš bija iestrādāti organiskie mēsli, putnu mēsli bija iestrādājis. Lūk, tas pavisam vienkārši iesēju aprīļa vidū, pēc tam bija nedaudz vēs, bet dīga labi, un nosmidzināju vienreiz ar herbicīdu. Uzliku pilnu devu herbicīdu. Viss. Tas ir viss, ko tas šajā laukā darīs. Tas ir viss, ko es darīju šajā laukā. Sliņķu kultūra augs, ne? Pa lielam. Jā, bet man ir tāds uzskats, ja es sākumā mēģinu kaut ko audzēt, es sākumā mēģinu nevis tā ar pilnu banku iet, bet pa soli, lai saprastu, kas notiek, kas nenotiek. Sekoju līdzi, kaut kāds neliels eksperiments tanī galā sanāca, kad ar herbicīdu, kur speciāli neuzliku herbicīdu, kur varbūt nedaudz savādākas devas uzliku, sapratu vienu, kad tomēr nezāles ir jācīnās, un to var izdarīt. Tiešām skatāmies uz lauku, ļoti patīkams lauks. Perfekti. Es domāju, es nokulšu zirņus, un kas man būs jāizdara, vienkārši kaut kas pavisam vienkārši, lai sētu iekšā ziemai labības. Es ceru, ka tie zirņi tā arī paliks. Jā. Kas ir tas, ko tu gribētu? Tu visus iemācījies jau to ideālu zirņu, vai ne? Rīt stāv, viņam viss viegli kulsēs un tagad arī neso lietu, vai ne? Es domāju, viņš var sagaidīt īsto mitrumu vai noku, bet kas tas lietas, ko tu gribētu vēl varbūt, lai vēl celtu ražību iespējams? Pie kā būtu jāpiestrādā? Jā, kas būtu tas, ko mums vajadzētu kopā mācīties pa zirņiem? Man jau liekas, ka man ļoti daudz ko mācīties. Sākumā, kad tu sēji, pirmkārtām tu sāc jau domāt, tiešām citās sēklas iesiet. Otram kārtām sākas domāt, rindstarpe cik liela. Varbūt tam arī nozīme rindstarpe, tomēr, vai kā viņi pēc tam turēsies. Protams, pats svarīgākais šķirni kādu izvēlēties. Tu lasi tās selekcionāru pārstāvju aprakstus. Protams, neviens nerakstīs slikta veldes noturība. Visi rakstīs laba veldes noturība. Izvēlies labāko starp labām veldes noturībām. Lūk, tas man tā liekas tāds, kur dikti vajadzētu kaut kāds izmēģinājums, lai, it kā jau tu lasi, bet tu gribētu tos redzēt. Jo šobrīd man patīk, liekas, ka man tie 80 augi sēklas ir iesētas, bet šobrīd turās stingri. Es visticamāk speciāli atstāšu kaut kādu sleju, kuru nenokulšu tīri priekš sevis, lai saprastu, kā ietekmē, kā laikas ir. Cik ātri krīt, vai vispār krīt, pēc lietiem vai krīt. Nākuši soli lielas lietavas nedēļas vidū, tad būtu labi to eksperimentu. Jā, Dārgi maksās tev, bet būs. Nebūs tik traki, tas beigās atmaksāsies visticamāk, un tīri saprast, jo šobrīd es. Okay, varbūt noslēdzošais no manas puses jautājums, un tad varbūt vēl Rīta kādu komentāru, bet ko tu teiktu zemniekam,
kurš nav nekad mēģinājis zirņus, bet varbūt viņš par to domā, un pa ziemu domās, un varbūt pavasarī viņš par to varbūt arī iesēs, vai viņš par to vēl šaubās. Kā tu viņam uzrunātu, viņi pateiktu, padomā šo un to un izlem? Jā, zin kā, man ir grūti ieteikt dēļ tā, ka es pats ilgi saņēmos. Ko es varu ieteikt, lai nebūtu tāds, nevis sliņķis vai neuzņēmīgs kā es, lai būtu daudz uzņēmīgāks un mēģināt. Labāk laicīgi pamēģini, tad tu saproti. Patīk, nepatīk, pamēģini 1 gadu, pamēģini 2 gadu, kādam varbūt nepatiks, kādam patiks. Es, teikšu, kā ir, nedaudz nožēloju, ka es neesmu ātrāk saņēmies. Jā. Okay. Šobrīd izskatās, kā izskatās. Ceru, ka atsauksies man arī uz ziemas miežiem, kuri tiks audzēti pēc zirņiem. Tā kā, ko es varu ieteikt? Vienkārši jāmēģina. Vienkārši ir jāmēģina. Viss būs labi. Šis gads man, tiešām liekas, ir ļoti labs. Lauks vizuāli tiešām labi izskatās. Kāda prognoze ražai? Oskaram jāprasa. Oskaram lielāka pieredze, viņš ir braukājis pa visiem laukiem. Es ļoti ceru uz 4 tonām. Ļoti ceru uz 4 tonām, plus galvā jau rēķinu, ļoti optimiski, tonu klāt pie ziemas miežiem, kas man nāk arī tīri maciņā. Esam vienā no Zemgales zirņu laukiem. Latraps mācās. Ja godīgi pa zirņiem mums visiem ir jāmācās, vai ne? Piekritīsiet, salīdzinoši zināms vecs kultūraugs, bet viņš atkal ir jauns kultūraugs, kas mums jāmācās audzēt. Tāpēc mēs vienkārši esam šodien pie Aivara Cimermaņa, zemnieks Aņģi, un arī par mums šodien ir Arts Vanadziņš, pieredzējis agronoms. Klau, Ārti, varbūt tev šodien pirmais jautājums. Kā mums iet Latvijā zirņu audzēšanu? Pēdējo gadu kaut kāds raksturojums, kā mums iet, platības pieaug, krītās, kas tie iemesliem varētu būt? No zirņiem ir kā pa viļņiem. Ja? Tad vienu gadu izdodas, vienu gadu neizdodas, un līdz ar to arī tāda, kā teikt, tendence ir augoša, bet viņa nav tāda stabila, tā liekta, bet viņa tāda nedaudz tāda viļņota. Ja? Jo zirnis kā kultūra, ļoti vienkārši iesējams, slimības nav ļoti aktuāls un audzēšana arī vienkārši, tikai maz niansīta to novākšana ir. Ja? Tad, kad viņš ir vācams, tās ir dažas dienas, mēs viņus noguļam vai laika apstākļi neļauj, tad uzreiz arī ir problemātika. Viss guļ zemē, viņu nav viegli pacelt, raža arī var dēļ izbiršanas pazust, un tad tāda entuziasmas noplok. Ja? Bet pašlaik, tā kā Latraps arī rūpnicu būvē augšā zirņu proteīnu pārstrādē, un tas, ka mums ir zaļais kurs, mums ir augu maiņas daudzveidība vajadzīga, arī tas, ko šogad mēs saskarāmies ar specifiskajām viendīglatu nezālēm, visām lāčauzām, airanēm, viņas nāk arvien vairāk un plašāk. Ja? Tas ir tas, ko vecā Eiropa jau saskārusies, ja? Tas viss nāk. Un zirņi, tas ir viens no tiem risinājumiem, kas mums augu maiņā, rotācijā, iet iekšā, kur mēs varam veiksmīgi tikt vaļā šīm nezālēm. Skatāmies arī kaut vai šo gadu vai citus gadus, ja? Pamata peļņas kultūra, tie mums ir kvieši. Zirņi, viņi, nelolosim ilūzijas, ka mēs ļoti lielu peļņu dabūsim, jo tam mums vajag 6 tonnas un tā tālāk. Ja? Bet kaut vai, ja mēs arī dabūsim vidējo ražu ap 4 tonām, kas zirņiem ir ļoti labi, ja? Arī tad tas būs pozitīvi kopējā ciklā, ko mēs arī ar tevi, Oskar, pašlaik tā kā pētam, ja? Ka mums vajag atrast to kopējo rotācijas peļņas rādītāju, nevis tikai katru gadu, katram laukam. Ja? Un jāstās ir ilgtermiņā, un zirņi viens no tiem risinājumiem, kas mums ļoti tur visu var palīdzēt. Tā kā un Aivars jau arī jau 3. gadu ar zirņiem darbojās, jā, un tā kā arī... Mācos. Jā, Aivar, tavs zirņu stāsts tavā saimniecībā, varbūt tās izstāst, Aivar. Zirņi ienāca saimniecībā primāri jau, kā Artis minēja, tas ir augumaiņas produkts. Neaudzējam saimniecībā vairs atkārtotus sējumus. Pirms vasarā, kviešu sējums, pirms vasarājiem vienmēr sējam starpkultūras, tad zirņi ir viens no tiem augiem, ko gribējās pamēģināt, jo tas, kas pats svarīgākais, tā kā mēs saimniecībā strādājam, uz to man būtu vienmēr izcils kviešu ražas, tad zirņi ir izcils priekšaugs, lai kviešu raža būtu tā kā virsotnē.
Jā, tas ir galvenais iemesls un patīk arī ilgtspējas jautājumi. Patīk, ka zirņiem, pieņemsim, salīdzinoši vispār nekas nav jādara, ir jāiesēj, jānokontrolē nezāles pagaidām, bet mēs jau redzam, ka slimības sāk atrasties arī un kaitēkļus spiedienu pagaidām vispār tā īsti neredzam. Un patīk, patīk divdīgi lapi kultūras arvien vairāk un patīk tas, ka kvieši, lai arī cik smaga ir novākšana, pirmajā gadā ražas bija ļoti labas, bet novākšana bija ļoti smaga, otrajā gadā atkal bija sausums ļoti liels, plus vēl krusa komplektā, tad raža nebija tā kā salīdzināma, un tad šogad es ceru, ka atkal būs laba raža, un pēc tam kviešu sējumi atkal būs tādi, ka prieks būs skatīties. Jā. Kādi ir tie lielākie argumenti, kāpēc lauksaimnieks īsti kā saka, tas zirnis tur ņemšanās ar viņu? Kas tie divi argumenti, un varbūt to Daivars viņus vēl mēģināt apgāzt savā saimniecībā? Pirmais ir novākšana, tas parastais arguments. Krīt velderē, jā? Vai ir grūti novākt, kombainiem grūti, jā? Ir jāpiedomā, ir jāķer tie momenti, jā. Teikšu godīgi, tā skaitā reizes, mēs visi esam savā ziņā slinki, mēs gribam iet vieglāko ceļu. Un kāpēc man audzēt to, kur man kaut kas papildus ir jāņemās un jādara, jā? Bet pretī, protams, ir tas pretarguments, ko es iepriekš minēju, jā? Augu maiņa, visas tās problemātikas, ar ko mēs pašlaik saskaramies, jā? Un otrs arguments, nav stabili tā, ka mēs varam pateikt, visu laiku mums būs ļoti labas ražas, jā? Viņas staigā atkarībā no gada, bet ko es gribētu uzsvērt, mums klimats paliek arvien tāds sāpīgāks. Jā? Arī šogad, ko mēs redzam uz kvalitātēm, uz ražām, kas sējumi ir izdeguši, jā? Mitrums, temperatūras. Zirnis tomēr šī ziņā ir pieticīgāks salīdzinoši, un arī sausos apstākļos arī no zirņa var dabūt labu ražu ārā. Jā? Tā kā tas arī būtu viens no tādiem pozitīviem argumentiem, jā? Ka zirnis ir piemērotāks tādiem ekstremāliem apstākļiem. Līdz savai robežai, protams. Jā. Tev nebiedē tā mūsu lielais zemnieku biedze, godīgi, tā novākšana? Jo tur nostāsta, ka līdz pats zina kāda, kombaina piedzītie zemēm un neiet kā. Jūs negribētu būt manā kombaina kabinetā, kad es veicu novākšanu. Tev droši vien būtu daudz. Tur daudz pīkstuļu, kā būtu, trenerim slaveniem mūsu. Bet tu turpini audzēt, kāpēc? Bet es turpinu. Es izbaudīju arī to, man daļa lauka stāvēja. Es uzskatu, ka tur arī ir ko pielikt, saprast, kā viņus noturēt kājās. Un tā, kad stāv, tad es teikšu godīgi, viņus ir kultu vieglāk nekā kviešus. Tur ir tāda kā atpūta vistīrākā, jā. Par to otro pusi, līdzīgi Karts minēja, es visas finanses un arī to augu mājiņu plānoju ilgtermiņā. Es rēķinu vismaz 3-4 gadu periodā un es rēķinu kopējo rotāciju. Es redzu, ka zirņi man pirmajā gadā, ja bija virs 4,5 tonām nedaudz, tad arī cena bija izcila, tad es redzēju, ka viņi ir izcili arī ļoti labi pelnojuši kultūru un ka tas ilgtermiņa efekts arī, ka pirms tam es sēju starpkultūru, ka man pēc tam nāk zirņi un arī es jūtu, ka tā ir ietekme arī uz rapsi un ka pa vidu ir izcili kvieši un pēc tam arī pēc rapša atkal turpinās tie labie kvieši un tad es redzu, ka tā kopējais tas cikls, ka viņš ir absolūti pozitīvs. Arti, vai ir kāda rekomendācija, cik no sējuma struktūras var zirņus sēt? Pašlaik, uz doto brīdi, mēs tā kā cenšamies katru 4. gadu vismaz viņu ieviest augu maiņā, bet realitātē mēs ilgtermiņā skatāmies minimums ir katru 5. gadu. Ja? Un pat vajadzētu sākt domāt, jāaizies lielākās platībās noteikti katru 6. gadu. Līdz ar to mēs varam procentuāli izrēķināt, cik lielu daļu no zirņiem mēs vispār saimniecības struktūrā varam ielikt iekšā. Ja? Un nevajadzētu aiziet tanīs, kā teikt, jau iepriekš kļūdas, kas mums ir izdarīts. Kā mēs ar apšiem ļoti šauru intervālu uztaisījām augu maiņā, jā. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc tās ražas ir nokritušas. Mēs vairs nevaram dabūt normāls ražas, kas kādreiz bija 4-5 tonnas un tā tālāk, jā. Tāpēc šito jautājumu vajadzētu ļoti paturēt prātā un nepieļaut vēlreiz tās pašas kļūdas, ko mēs esam citās kultūrās jau izdarījuši. Tas arī noteikti ir kaitēkļu un slimību. Tas viss ir kopā kaitēkļi, slimību fons, kas saglabājās augsnē, jā, un tas automātiski aizies to, ka ražas vienkārši ies uz leju, un mēs dabūsim guldīt arvien vairāk un vairāk iekšā auga aizsardzībā, mēslošanā un visos citos, un tāpat tās ražas var nepacelties uz augšu. Tas ir jāuzmanās no tā visa. Cik tev var procentu saimniecībā zirņi aizņem? Pagājušajā gadā man bija sanāk gandrīz 15%.
Tas, ko es redzu, ka es tagad, tā kā man 4. daļa vienmēr ir tauriņzieži, tad es redzu, ka man būtu no tiem tauriņziežiem 2/3 mums patīk pupas, vairāk nedaudz tomēr pagaidām. Un tā 1/3 paliek zirņiem. Šogad tieši tā arī mums ir. Tas sanāk, ka no kopējās platības mums tie ir kaut 8–9%. Es tā kā tagad jau plānoju, ka 4 gadi varbūt tā auga maiņai ir pa maz. Es sāku rakties uz 6 gadiem. Un tad, bet arī pēc tam miksējot, es redzu, ka zirņi vienā laukā varētu plus mīnus atgriezties pēc varbūt pat 8 gadiem. Nu, tādā veidā, ka tas varētu būt labs intervāls. Nu, kā tu vērtē šo konkrēto lauku, kur mēs esam šeit? Tas, ko var secināt pēc šī gada, nu, par Veldri man pagaidām nav, kāpēc viņi nogāzās, jo augu skaits šeit bija ļoti labs. Un tā, bet, Cik tev bija augi iesēts? Es 600. Jā, un tad... Bet tas, ko es secināju arī pēc pagājušā gada, kad man viens lauks, kas pienāca klāt maziņš, es iesēju arī aprīļa pašās beigās, ka zirņus droši var sēt vēlāk kā pupas. Ja pupām, manuprāt, patīk tāds agrāks termiņš, tas zirņus var sēt vēlāk. Un varbūt, ka es nedaudz arī pasteidzos, ka zeme bija nedaudz pa mitru. Tā kā es arī strādāju tiešajā sējā, striptilu tehnoloģijā, tad tur pavisam noteikti var nesteigties. Bet, jā, nu, pagaidām šī Veldra, es uzskatu, ir tāda, kur arī es ar savu to tā kā saucamo parasto headeru, kas nav tā kā kaut kāds, jā, ka es viņu vēl varu. Bet, nu, lietu es šeit vairs tā kā īsti nevaru atļaut. Es jau pat redzu pēc gatavības, varbūt, ka rīt vai parīt pat varu mēģināt, jā. Bet, nu. Tad tas galvenais rādītājs, ka jūs pieņemat lēmumu kultu zirņus, ir mitrums, ja? Vadoties pēc mitruma. Jā, tāpēc man arī, kas ir sāklaudzētāji, man arī ieteica, ka optimālākais mitrums pie kāda kulta ir 16%. Jo tad mēs it kā maksājam pa kaltēšanu, bet mums ir mazāki zudumi tieši no zirņu šķelšanas un tā kā rūt arī pākstu atvēršanās. Jā. Jā, ja zirņi ir gatavi, tad tā kā saka, tad jābrauc jākuļ, tur nevajag zīlēt. Ja nē, pēc tam es saku, tiem, kas paši nekuļ, varbūt ir mazāk sāpīgāks jautājums, vai kam ir tie speciālie novākšanas hederi, ja? Bet, nu, zinot to, ka pagājuši gadu tas viens lauks, ko vēlāk sēja, viņš ielīja, ka pēc tam viņu vispār praktiski nevar vairs novākt, tad tur nevajag baidīties pamest kvieši, ir jābrauc jākuļ zirņi. Vai zirņos ir nākotne? Pavisam noteikti ir, jā, tikai visiem ir tā kā es smējos, kad nāk kaut kas jauns, tad nepieciešams ļoti liels savstarpējais atbalsts un tā pašā laikā pētījumi, un tas viss ir tā kā visiem jāiedziļinās un jāpalīdz viens otram, lai nav tā, ka katrs mācās no savām kļūdām. Un tas, ka jā, kad bezmaksas slāpeklis un no gaisa, kas mums ir ļoti daudz, jā, un ka var mēslot stipri mazāk arī kvieši, pēc tam ir izcili, es tā kā turpināšu. Jā, nu tad mēs esam viensprāts. Latraps nākamo vairāku gadu uzdevums ir strādāt pie izmēģinājumiem, rast optimālās tehnoloģijas, lai zemniekiem ir vieglāk audzēt.